Nu, čau, čau, mani mīļie, novembra pēdējā dieniņā. Tātad pavadam rudeni un rīt mostamies ziemā. Tā kaut kur bija šodien telegramā vienā bildītē rakstīts. Nu ko, apskatāmies, kas te iepriekšējās pāris dienās, kas šodien notiek un ko varam gaidīt turpmāk. Tātad 29. vakar bija 47 zemestrīces pa dienu, lielākā bija pie Marķīzu salām 5,9. Nu, un tad mūsu pirmais lielais Itālijas grafiks, skatāmies, kā viņš uzvedās, un pēc tā jau arī varam spriest, kas notiek ar vibrācijām, ko mums te, nu tā teikt, palaida abi atlasi, kā bija rakstīts pasaciņā, ja? Nu, te iepriekš jūs atceraties, ka te bija lieli sarkani plankumi, nu, tad te uz vakarpusi 28. likās, ka nu jau viss ir nomierinājies. Lika pagaidīt. Nu, un vakarā viss sākās no jauna, un vakar pa nakti un no rīta viss turpinās. Nu, un te atkal pāriet uz mazākām, smalkākām vibrācijām vakara pusdienas laiku. Nu, un mazais grafiks līdz 100 herciem mums sāka rādīt arī kaut ko ļoti interesantu. Pirms tam viņš bija vispār kluss un mierīgs. Nu, un tad vakar pusē, pašā vakarā, nu izskatās, ka te pāriet atkal uz kaut ko mierīgāku, nu te joprojām mazais grafiks interesants. Nu, un šorīt no rīta jau izskatās, ka grafiks ir atpakaļ, tā teikt, nu, vecajos rāmjos, rāda kaut ko, ko mēs jau esam pieraduši. Nu, varētu asociatīvi teikt, nu, ka mēs tā vai citādi, vai vismaz šis grafiks ir adaptējies ar jaunajām enerģijām. Nu, lielais mūsu grafiks ražo visas krāsas pēc kārtas, tam joprojām viss notiek. Vakarā vēl viss bija normāli šiem grafikiem, nu, un šorīt jau no paša rīta tur ļur, un jau 11. dienā atkal rāda, ka viss ir kārtībā. KP indeks. Nu, es negribu teikt, ka te pēdējās 3 dienas viņš ir bijis ļoti piezemēts. Viņš tomēr aktivitātes rāda. Nu, Šumana frekvences aktivitātes ir visu laiku lielākas, mazākas. To, cik mums rāda skaitliskās vērtības, tas jau ir cits jautājums. 28. bija 44 herci, man šķiet, ka to es jums vēl rādīju, tas te ir pietiekami agri no rīta puses. Nu, un tad naktī te bija kaut kur ap 25, 27, 28 herci. Nu, un te ir pavisam jau diedziņš, bet tagad skatāmies, tā ir pirmā frekvence, ko es jums visu laiku minu. Un šeit ir otrā frekvence, kura te pārlec pāri pirmajai. Nu, tas arī tāds, nu, ne katru dienu kaut kas tāds notiek. Tā, katram gadījumam es jums parādīšu šo grafiku. Tātad tas vēl bija vakardien, ko rādīja 27. datums. Nu, un te ir pār pa 150, te jau ir kaut kur gandrīz līdz pusē, ja 200, tātad 170 noteikti herci. Es jums rādu to tāpēc, ka ar šiem grafikiem, tāpat kā ar bitēm, nekad neko nevar zināt. Kurā brīdī viņi rāda, kurā nerāda, lai jūs vismaz
Nu, vismaz pa kādām dienām esat lietas kursā. Nu, un tad notika brīnums. 28. datuma pēc šī grafika 10. vakarā, pēc 10. vakarā, saulīte paliecās M līmenī un ļoti, ļoti tālu M līmenī. Pēc brītiņa nākošais palieciens M līmenī. Nu, un paskatīsimies, ko mums saka gudri cilvēki par saulīti. Tātad tas vēl bija 28. vakars. Nākamo 24 stundu laikā, iespējams pat tuvāko stundu laikā, sagaidāms strauji uzliesmojumu aktivitātes pieaugums. Jo saules pusē, kas vērsta pret Zemi, parādīsies vairāki jauni, lieli, aktīvi centri. Tāpat ir ievērojami palielinājusies mazu un vidēju uzliesmojumu biežums, kas neietekmē Zemi, bet liecina par strauju uzliesmojumu enerģijas rezervju pieaugumu. Nu, un te ir mums filmiņa. Nu, te jūs redzat, kas notiek uz saulītes, ja? Nu, tātad pagaidām tas vēl ir saulītei otrā pusē, bet tas tuvojās. Saules aktivitātes svārstības ir novērotas jau aptuveni pusotrus mēnešus. Nu, mēģinam atcerēties, kad atlas piegāja ļoti tuvu saulītei, jā? Nu, tur tas laiks apmēram tāds arī ir pusotri mēneša. Un tas ir saistīts ar izteiktu un maz izpētītu saules aktīvo centru sadalījuma asimetriju. Jo, ja iepriekš viņi veidojās simetriski šie te saules plankumi, tad pēc satikšanās un sasveicināšanās ar mūsu 3i, nu, tajā pusē kaut kas notika, un vairs īsti nav simetrija. Un to, es domāju, mēs vēl kādu brīdi redzēsim vismaz līdz decembra vidum, kā tas izskatīsies, ja, līdz saulgriežiem. Un kopš oktobra sākuma gandrīz visi no tiem saules plankumiem ir koncentrēti saules vienā pusē. Un tā rezultātā saules rotācija ap savu asi dēļ, kas notiek aptuveni 27 dienu periodu, tas ir mēnesis, ja, pēc mūsu laika skalas. Tukšā saules puse ik pēc 2 nedēļām pagriežas pret Zemi, un saules ietekme uz Zemi samazinās gandrīz līdz nulei. Un pēc tam 2 nedēļas vēlāk saules aktīvā puse virzās uz Zemi, ko pavada strauji uzliesmojums skaita un jaudas pieaugums. Un pēdējais šāds uzliesmojums notika novembra 1. pusē un bija ārkārtīgi spēcīgs, kā atceraties, ar 2, pareizāk sakot, 4x līmeņa uzliesmojumiem, no kuriem 2 bija spēcīgākie vairāku gadu periodā. 29. Tātad aptuveni 1 pēc Maskavas laika saules aktivitāte, kas atsākās iepriekšējā dienā, 28. datuma vakarā, sasniedza M notikumu līmeni, tātad uzliesmojumu līmeni, radot uzreiz 3 M klases uzliesmojums kopš 16. novembra. Nu, te ir novembra pusīte un te ir novembra beigas, 2 nedēļas. Te arī ir filmiņa. Nu, skatāmies. Pagaidām tas viss vēl ir vairāk vai mazāk aiz saulītes. Tas tikai mums te parādās
sāk parādīties šie te saules plankumi. Un spēcīgākais no 3 uzliesmojumiem bija pirmais, kas notika 1:30 pēc Maskavas laika un tika klasificēts kā M5.9. Tas nozīmē, ka notikuma jauda bija 59% no augstākās magnitūdas sliekšņa X. Tas, ka šādi uzliesmojumi notika, nav negaidīti. Vienīgais pārsteidzošais šajā gadījumā ir tas, ka zvaigznei bija nepieciešamas vairāk nekā 12 stundas, lai sasniegtu šo līmeni. Bija paredzēts, ka tas notiks jau vakar, tas notika tikai 29. Un izskatās, ka iepriekš aktīvais reģions joprojām atrodas aiz saules malas, bet acīm redzot tuvu. Un ja mēs vēl pirms pāris dienām runājām, ka šis reģions varētu būt izjucis, sadalījies, kļuvis neaktīvs, tad šeit tiek runāts, ka visticamāk, ka šie uzliesmojumi, ko jūs tikko redzējāt, tomēr nāk no tā paša aktīvā reģiona. Tas ir tā reģiona, kurā mūsu zvaigžņu viesis iemeta savu sveicienu saules kodolā. Un vēl viena filmiņa. Un video redzams pirmais no 2 paredzamajiem lielajiem aktīvajiem reģioniem, kas tuvojas Zemei. Un tas, kas atrodas dienvidos, ir ar numuru 4294. Zeme to varēs redzēt jau pēc pāris dienām. Un 4274, kas šī mēneša sākumā kļuva par 2 lielāko uzliesmojumu vietu, šķiet ir saglabājies saules tālākajā pusē, un šodien vai rīt parādīsies tās austrumu kreisajā pusē. Un filmiņa ir šāda, kas notiek aiz saulītes, jūs redzat, un priekšplānā izvirzās šie te aktīvie reģioni. Tā, draugi mīļie, gribēju jums pastāstīt, ka viss notiek. Mēs atkal gaidām saules aktivitātes, un tā nav nejaušība, un tās būs joprojām sakarā ar mūsu zvaigžņu viesiem. Viss notiek. Smaids sejā un gaišas domas.